Piedzīvojums sagaidīts. Iepazīstiet Butānas karaļģimenes, aizraujošā gada ieskats no ceļojumiem un valsts vizītēm līdz jaunu locekļu sagaidīšanai un tradīciju svinēšanai. Noskatieties video, lai uzzinātu visu. Augusta mēnesa 4. dienā 2025. gadā prinči Džime Namjela Vangčuks un Džime Ubiens Vangčuks apvienojumā ar basketbola zvaigznēm Masons Plumli, Justins Holidejs, Jonatans Isāks un Ārlēja Grīns pavada aizraujošu brīdi aplūkojot spēli, kas liek skatītājiem sagaidot neparastu satikšanos. Atceļojumā uz Butānu 2025. gada aprīļa beigās skrēja Padamahā, Vadzira Longa un Sutida izbauda viesmīlību karaļa Džimes ielūgumiem, vērojot tradicionālās spēles, kuras ir veltītas karaļa valsts apmeklētājiem, tādējādi aplūkojot izstādi ar unikāliem meistardarbiem. Pirms acu var skatītāju uzmanību, jaunais drakoņa princis centīgi izšauja bultiņas ar loka palīdzību, vēloties parādīt savu sniegumu ar lielu motivāciju un entuziasmu. 19. marta dienā 2025. gadā Instagramā parādās jauni fotoalbumi, atzīmējot princa Ubiena 5 gadus, kurā jaunais princis mirdz ar laimīgu smaidu saules staros, vēloties parādīt savu dzīves prieku. Butānā jau plauks pavasaris, nodrošinot krāšņo fonu jaunā princa dzimšanas dienai, kad princis Ubiens izrāda savu rotaļīgo pusi, pārdoties ar spilgtu skatu un patīkamu izskatu. 21. februāris 2025. gads karalis Džimes svin savu 45. dzimšanas dienu, apmeklējot Galsuma akadēmijas Dalposindā un Pematandā, lai satiktu otro Galsuma apmācības 1. gadu pēc 1. gadu. Skatītājs var redzēt karali, kas saņem siltu uzņemšanu ar kūku un krāšņiem ziediem. Dodoties uz ceremoniju, princis Ujense smaida tur princes mātes rokas, kamēr viņam blakus stāv gādīgā māmiņa un viņa mīļā vecmāmiņa, radot siltu un ģimenes mirkli, kas acīmredzami sagādā mieru. Karalis Džime, apģērbies ceremonijas tēpā, pievērš skatītāju uzmanību ar iepriecinošām un inspiratīvām vārdiem, kas pārridinās ar pārliecību un atbildi uz visiem klātesošajiem. 12. oktobris 2024. gads apburoša ainas Austrālijā, kur Butānas karaļģimene satiekas ar vairāk nekā 1000 savas valsts pilsoņiem, kas dzīvo tālu no mājām, nodrošinot tuvības un piederības sajūtu. Saldījoša sirds karaliene Džetsona un karalis Džime, pavējot savu karaļģimeni, izstaro viņu raksturīgo sirds siltumu, demonstrējot iegūto savas valsts iedzīvotāju mīlestību un atbalstu. Kā atklājās karaļa valsts delegācija uzstājās skatuvē, tad karalienes Džetsonas uzmanība bija pievērsta 3 mīļiem bērniem, kuriem noteikti ir aizraujoša pieredze lielajā pasākumā Sidnejā, jo tas ir pirms kādā viena atmiņā palikušā notikuma. Abi prinči sagatavoja savas valodas un atmiņas, lai pastāstītu kādu aizraujošu stāstu, ko vēlas dalīties ar pasāku apmeklētājiem, kas viņiem ieplēt daudz interešu. Mazā princese Sonama vēl nebūs pieredzējusi tik lielu uzmanību, tāpēc viņa mierīgi atpūšas savā tēva karaļa Džimes rokās. Un šāda karaliskā ģimenes atbalsta un mīlestības sajūta ir tas, kas padara viņus tik iecienītos. 13. septembris 2024. gada 9. septembrī Džimes un Džetsonas karaliskajā ģimenē Butānas galvaspilsētā Timpu ieradās 3. bērns. Un mazā džalsema Sonama Jansdena Vangčuka ar savām burvestībām jau iekarojas visas Butānas sirdis. 13. septembris 2024. gada karaliskā ģimene pavadā atskaites ziņojumu ar šiem iespaidīgajiem attēliem un paziņo priecīgus cečus svētkus visiem Timpu iedzīvotājiem. Atzīmējot šo īpašu dienu, mēs dalāmies ar attēliem, kurus ir uzņēmis viņas karaliskā augstība džalsema Sonama Jansdena Vangčuka, atzīmējot savu pirmo dzimšanas dienu. 28. augusts 2024. Karaliskās ģimenes fanus pārsteidz jauni fotogrāfijas no karalienes Jetsonas Instagram kontā, kurā redzams jaunākais dēls princis Dželses Ubiens Vangčuks pievienojoties ceremonijai. Ar nepārspējamu elegantitāti princis Dželses Ubiens Vangčuks labi īstenojot savu lomu, stāv lepni pie svaigi atklātā budistiskā tempļa, izstarojot jaunības un optimismu. 21. augusts 2024. Butāns ar prieku uzņem augstākie viesi no Āfrikas, Lesoto karaliskās ģimenes, kas ierodas uz 10 dienu valsts vizītē, lai apmainītos ar kulturālajām pieredzēm.
Karalienes Jetsuna, Pemas un Masenetes mokatos seisos medošais amats parāda uzsvaru uz saticību, kad tās pozē vērtīgā budisma postei, izstrojot vienmērīgu šāramu. Pēc sirsnīga uzņemšanas, karaliskā ģimene kopā ar viesiem radīts iespaidīgs pirmais grupas foto, pilns oficiālumā un draudzības, kas iezīmē to apmeklējo. Marts mēnesis atklājies ar Baltās palātas viesnīca Jamunastate Gostkoussedhakā, kur karaliskā ģimene pavada laiku kopā ar premjerministri Ceikasena un viņas ģimeni, aplūkojot krāšņā vidi un izbaudot viesmīlību. Karalis Džigme ar mīlestību tur savā rokās savu mazo princesi Sonamu, kurai šī pirmā liela ekspedīcija ārpus dzimtenes un viņas acis spīd no jaunā pasaules atklāšanas prieks. Viesnīca ir sagatavojusi daudz aktivitāšu jaunajiem prinčiem, un princis Ujens ar drusmi un prieku šaudas garceļu ar savu kāseno velospēdu, aizidams jautu atmosfēru. Jauki iemiesojies basketbola spēlē dārzā, kur prinč no Putāna enerģiski metot bumbu, izrāda savu sportisko talantu un nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. 25. marta diena sākas ar karalis Jigmes un viņa ģimenes sākumu Bangladešā, kad tos ar siltiem apsveikumiem saveda prezidents un pirmā lādija, radot oficiālu un patīkamu atmosfēru. Marcā 19. datumā sociālajos tīklos parādās jauni fotogrāfijas, kas atzīmē princa Dželcija Ugenas Vangšuka 4. dzimšanas dienu, un mēs redzam jautrā princa iespaidīgu gaitas pēc dzimšanas dienas gaidīšanu. Mēs ar prieku sveicam princi no Butānas un novēlam viņam brīnišķīgu dzimšanas dienu, kurā skatītājs var ieraudzīt sirsnību un svinības. Februārī 21. datumā redzam, ka karalis Džime pavada dienu ar austrumu reģionu iedzīvotājiem, Kambumbā Tašigā un neskur tūkstošu cilvēku pulcējas pie Šarukces koledžas. Kā redzam, karalis Džime vēlēsies netematizēt savu dzimšanas dienu Instagramā, tā vietā viņš iespējams atdeva uzmanību saviem iedzīvotājiem, kad studenti un grupa no austrumu ciemiem prezentē dziesmas un deja. Februārī 10. datumā redzam, ka Butānā tiek atzīmēts īpaši svētki apziņošanas pilsētas, jeb apziņošanas pilsētas ģelefu izveidošana. Redzam, kā princis Dželsejs veic rituālu. Šī nav pirmais džinpinča ceremonijā, un viņš arī šajā brīdī ir izcils redzams, kā viņš ar pieklājību un svaigu izskatu uzņem uzmanību no apmeklētājiem. Gelefu uzmanības pilsēta slēgta ceļā so jauniem ceļniekiem modernu budistu galamērķi, kurā apvienojas garīgums, veselība un atpūta iespaidīga arhitektūra glezīgi atveras paveras skatītāju priekšā. Jaunā gada pirmais. Butānas karaļvalsts ar siltu ziņojumu vēlas labu jauno gadu saviem iedzīvotājiem un sekotājiem. Sociālajā tīklā karalienes Jetsunas ģimenes portrets izstarot siltumu un mīlestību. 3 mēneši pēc piedzimšanas mazākā karaļvalsts loceklis saņem savu vārdu Sonam Anden Vangcuts, kas nozīmē gan izdevīgi, gan dārgakmens, simbolizējot labklājību un ilgtspēju. Redzama ceremonija un ģimenes fotogrāfijas. Ar mīlestību karalis Džime tur savu jaunāko bērnu, kurš jau ir ieguvis mierīgu un patīkamu ierašanos. Ir redzams, kā karalis ar ļoti rūpīgu pieskarienu novieto mazuli savās rokās. 2 lieli brāļi, Drakoņa prinči Džigme Namgelis un Džigme Ujens uzmanīgi vēro notikumus mazās Sonamas nosaukšanas ceremonijā, pētot katru detaļu un izbaudot šo īpašo mirkli. Prinči cīši atver viens otru, jo būt vieniem brāļiem ir ļoti svarīgs uzdevums, ko kopā ir daudz vieglāk un patīkamāk izpildīt, demonstrējot savstarpēju atbalstu. Svētais nosaukšanas svētki notika Tašičodzongā, sakcujot karaļa trūna pieņemšanas gada dienu 2006. gadā, un to vadīja viņa svētība Jekhenpo karaļvalsts locekļu priekšā. Ar tik daudziem viesiem ceremonija ir piepildīta ar saturu, taču mazā princese Sonama cieši pie mīļās māmiņas karalienes Jetsunas jūtas droši un mierīgi šajā gaisotnē. Svētku laikā vecākais Drakoņa princis neilgi sarunājas ar savu vecmāmiņu, viņas majestāti Ģaljumu, Sangaitšudenu Vangšuku, daloties ar sirdī esošajām domām. Skats atklājas, un redzams, ka vecāki un brāļi ir saskumusi ar lepnumu, bet vēl redzams arī bijušā karaļa Džimes Indija Mancuka, acis, kas spīd ar mīlestību uz savu mazmeitu šajā īpašajā dienā.